Viens noteikti no tādām labākajām programmām ir saules paneļu uzstādīšana privātmājām ar baterijām, jo tur mums ir vairāk nekā 15,000 mājsaimniecību kopā Latvijā. Un tas mazs stāsts, kas ir Latgalē? Latgalē ir stipri mazāks īpatsvars, bet kas ir svarīgākais, tas ir, ka tas vienmēr tā cilvēki liek, ko tad es tur uzstādīju savus 5-6 kW, kas tas tāds ir, uz tā kopējā Latvijas fona, bet tie 15,000 mājsaimniecības pēc būtības ir uzstādījuši elektrisko jaudu, kas ir pielīdzināma Latvijā Kegum Hesam. Pēc būtības Latvijas mājsaimniecības ir uzstādījuši vēl vienu Kegum Hesu uz saviem māju jumtiem, un kas tomēr zināms dod stabilitāti gan elektrībai, gan drošībai. Un tas, kur mēs ejam, varam iet vēl uz priekšu. Otra laba programma, ko mēs paplašinājām, ir atsevišķi, ka var iegādāties arī baterijas, akumulātorus. Sākotnēji bija, ka varēja tikai kopā saules paneļus un akumulātorus, tad tagad var atsevišķi. Jo tiem, kam daļai vienkārši mājsaimnieks, kas nevar uzstādīt aplīdus kopā, mēs sakām, tad ir saprotams, ka mēs sākam uzstādīt saules paneļus. Tagad mēs gribētu uzstādīt akumulātorus, kur mēs gājām pretī un palīdzēt. Un trešā programma, kas parādīja ļoti labus rezultātus, kur arī finansējums tika apgūts ātrāk nekā mēs bijām plānojuši, un nekā nozare bija plānojusi. Tas ir atbalsts elektroautorāta un ārējā lādējuma hibrīdu uzlādē, kur arī ļoti pārsteidza patīkami, ka katrs trešais pieteikums bija no daudzbērnu ģimenes, vai kur ir bērns ar invaliditāti.